Tuvojas 12. klases centralizēto eksāmenu sesiju, un Ogres tehnikuma skolēni jau aktīvi gatavojas pārbaudījumiem latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā. Tikmēr publiskot arī iepriekšējā mācību gada eksāmenu rezultāti. Ogres tehnikumā augstākie rezultāti sasniegti angļu valodā, kur optimālā līmeņa eksāmena vidējais vērtējums bija 56,1%. Latviešu valodā vidējais rezultāts sasniedz 48,3%, bet matemātikā skolēniem veicās grūtāk. Optimālā līmeņa eksāmena vidējais rezultāts bija 26,2%. Manuprāt, es neesmu pietiekami sagatavota šī gada eksāmeniem. Es nezinu, vai tas ir iemesls skolotāji, vai tas ir tieši mans personīgais viedoklis par to, kā es uztveru mācīšanās procesu, bet katrā ziņā es nejūtos gatava. Es uzskatu to, ka es kā kuram eksāmenam esmu gatavs. Angļu valodas eksāmeniem es teiktu, ka esmu diezgan gatavs. Latviešu valodas un matemātikas eksāmeniem nepārāk. Skolotāji atzīst, ka lielākais izaicinājums skolēniem joprojām ir matemātika, ko skaidro ar to, ka tehnikumā gan matemātikas, gan citu vispār izglītojošo stundu skaits ir mazāks nekā vidusskolās un ģimnāzijās. Gatavošanās eksāmeniem sākas 2. semestra sākumā. Arī Valsts izglītības attīstības aģentūra sniedz iespēju papildus sagatavoties gaidāmajai eksāmenu sesijai, piedāvājot skolēniem un skolotājiem konsultācijas, metodiskos materiālus un tiešsaistes seminārus. Iespējams, jā. Protams, es domāju, ka katrs skolotājs, vispār izglītojošos stundu skolotājs, piekritīs tam, ka vienmēr ir nepieciešami pēc papildus stundām. Iespējams, varbūt varētu viņus iekļaut kā papildus, kā izlīdzinošais kurs, es domāju. Jo šāda ideja jau sākotnēji bija pavīdējusi, ka skolniekiem, kuriem rada problēmas tādas pamatlietu apgūšanā, jā, ka viņiem ir paredzēts papildus stundas. Iespējams, kā fakultatīva veidā norāda atbilstoši, kur ir vājākie posmi, un šos te posmus aicina papildus veltīt laiku matemātikas apguvei. Es nezinu, kā ir ar pārējiem priekšmetiem, bet es domāju, ka tas būtu ļoti vērtīgi mūsu skolēniem tehnikumā. Skolotāji izmanto dažādas sagatavošanās metodes. Daļa analizē iepriekšējo gadu eksāmenus, bet citi vispirms apgūst mācību vielu un tikai pēc tam pievērš eksāmenu uzdevumiem. Skolēni uzsver, ka gatavošanās prasa daudz laika, koncentrēšanās un disciplīnas, jo jāapvieno vispār izglītojošie un profesionālie priekšmeti. Viss vienmēr ir iemācīties, ja cilvēks to grib darīt. Viņam nevajag piespiest, ja cilvēks zina, ka viņam būs liels apjoms, vai tas būs baigi sarežģīti, tad viņš arī liksies iekšā un motivēs, mācīsies un visu kaut ko darīs. Lai tas rezultāts būtu labs. Jo stundu skaits nemainīs to cilvēku attieksmi pret eksāmeniem. Vajadzētu kaut kā salabot to stundu skaitu, kad arī tajā gadā, kad ir tie eksāmeni, tad profesionālo priekšmetu varbūt tās nolikt mazāk svarīgāku nekā vispārējo. Eksāmenu periods strauji tuvojas, un skolēni turpina intensīvi gatavoties. Angļu valodas eksāmeni notiks no 25. līdz 28. maijam, matemātikas eksāmeni 1. jūnijā, bet latviešu valodas eksāmeni paredzēti no 3. līdz 5. jūnijam.